Labdien! Šodien ir 2024. gada 8. aprīlis. Tātad enerģētiskās iezīmes aprīļa mēnesim. Viena no aprīļa enerģijām būs tā saucamā griešanās jeb vērpšanās enerģija. Tā būs enerģija, kura jūs griezīs uz dažādām pusēm, jeb dažādos virzienos. Te uz vienu, te uz otru. Tie būs īslaicīgi griezieni, taču, ja tie būs spēcīgi, jūs varat zaudēt orientāciju telpā, apmaldīties un aiziet nepareizajā virzienā. Un tad būs vajadzīgs laiks, lai jūs saprastu, ka dodaties nepareizajā virzienā. Tāpēc vajag uzmanīgi pievērst uzmanību tam, kas ar jums notiek. Kas notiks un kā griezīsies aprīļa mēnesī. Tas var būt svešs viedoklis un informācija no visām pusēm, mēdī vai kaut kādi stāsti, kas var dot lielu informācijas plūsmu. Ap jums var virpuļot notikumu virpulis. To samazināt nevarēs, taču pretstāvēt gan. Tad, ja jūs uz visu skatīsieties tā, it kā no malas, būsiet distancēti, neievilksieties emocionāli. Tad tas jūs pasargās, jo no tā ir atkarīgs tas, cik dziļi jūs ievilks. Ja apzināties, ka notikumu un rosības, kņadas jeb steigas ir par daudz un netiekat galā, tad vajag atkāpties un uz visu paskatīties no malas. Tas jūs nomierinās, dos atelpu un jūs sapratīsiet, kas notiek. Un šī enerģija ir ērkšķaina, jeb ar asumiem, kā ar dzelkšņiem, un jūs varat reaģēt ne tā kā vienmēr, ne tā kā parasti, bet gan asāk un skarbāk. Enerģija tieksies visus un visu izklīdināt, un būs grūti savākt kopā gan viedokļus, gan cilvēkus, gan uzskatus kādām lielākām lietām. Enerģija var atstāt iespaidu uz finansiālo jomu, kad pie tiem pašiem ieņēmumiem tēriņi var izrādīties lielāki kā parasti un neparedzēti. Un dažas lietas prasīs jūsu spēku, līdzekļu un pastiprinātas uzmanības pieplūdumu. Esiet tam gatavi. Arī biznesa sfērā der padomāt, kā var nosegt neplānotus vai neparedzētus izdevumus. Savukārt attiecībās jūs var nesāt uz dažādām pusēm. Šis mēnesis var pārbaudīt jūsu attiecību izturību. Uz mēneša beigām viss vairāk vai mazāk norims. Fiziski aprīlī var pievērst uzmanību gaitai, fiziskā ķermeņa gaitai, kā cilvēks iet. Novērojiet, kā ejat jūs, kā kustas jūsu ķermenis. Pameklējiet ārstus un informāciju, kā pareizi iet,
Kāda ir veselīga gaita? Kā iet, lai ķermenis neciestu? Kā kustēties un kādus apavus nēsāt? Un vairāk uzturaties svaigā gaisā, jeb dabā. Aprīlis ir tāds noskaidrošanās mēnesis, kurā ir apvienoti it kā divi elementi. No vienas puses skaidrība par to, ko es negribu, un no otras puses apskaidrība par savām vēlmēm, to, ko es gribu. Šis ir 3D realitātes, kontrastainās realitātes mēnesis pašreizējā frekvencē. Nosacītajā augšpusē ir frekvenču griesti, uz kuriem ir iznākusi cilvēce šajā periodā. Un savukārt apakšā ir skaidri redzami visi tie mēsli un netīrumi, ko mūsu rīcība saražo. Tas ir apmēram tāds pats princips, kā gaismas ieslēgšana tumšā istabā, kad uzreiz ir redzami visi putekļi un netīrumi uz grīdas, lai gan pustumsā šķita, ka istaba ir diezgan tīra. Taču gaisma ir ieslēgta, un vajadzība pēc uzkopšanas ir acīm redzama. Un raugoties ar skaidru skatu no augšas, cilvēki sāk apzināties, ka paši veidojuši savas tumšās puses, un ka tas nav pieņemami. Tā izpaužas izpratne, ko es negribu. Nevis kā noliegums un dusmas, bet kā vispārēja lietu stāvokļa pārdomāšana. Daudzi cilvēki saņems arī impulsus ar skaidrību. Tie būs kā bākas, kuras rādīs, kurā virzienā doties. Šādi impulsi sevī nesīs citas apziņas daudzdimensiju īpašības, kas sevī ietver kompleksus risinājumus. Tas ir, kolektīvajā uztverē sāk iespraukties vairs ne tikai idejas, kā labot pagātni, bet gan veseli varianti, kā uzbūvēt citu pasauli. Var teikt, ka tas ir sākums jaunas civilizācijas aprisēm un nākotnes kontūrām. Galu galā, paceļot galvu no tēmas, ko es negribu, jūs uzreiz ieraugāt tēlus, kā var savādāk. Un specifika izpaužas tajā, ka šajā procesā nav vidusposma, nav labojumu. Proti, tas uztveras kā lēciens citā pasaulē ar citiem spēles noteikumiem un kolektīvo procesu citas mehānikas radīšana. Šajā periodā, īpaši aprīlī, ir svarīga lieta. Tā ir Zemes enerģija. Planēta jau izpauž evolucionārās atjaunošanās frekvences, un cilvēku ķermeņi to jūt. Tāpēc šobrīd vairāk nekā jebkad ir liederīgi fokusēties uz vienotību ar dabu. Pat sadzīves jautājumu risināšanas līmenī jums šobrīd ir vienkāršāk saņemt atbildes, kas nāk no planetārās enerģētikas. Tā iedarbosies kā pārslēgs no vienas kvalitātes uz otru. Jums burtiski atliek nostāties pie ziedoša koka un ieelpot tā smaržu,
vai ieklausīties putnu dziesmās, kā burtiski no nekurienes radīsies apskaidrības impulsi par interesējošo tēmu. Un jūsu prāts var būt visai pārsteigts, ka viņa loģika kļūsta mazāk pieprasīta, meklējot risinājumus. Jo jūs sākat pierast saņemt risinājumus momentāni un bez sasprindzinājuma. Neignorējiet zemes enerģiju. Tajā slēpjas atbildes, kuru nav cilvēku pūlī vai slēgtās telpās ar mākslīgo apgaismojumu. Burtiski tā arī uztveriet. Vajag risinājumu, ej svaigā gaisā. Kāpēc neredzi risinājumu? Tāpēc, ka maz laika atrodies brīvā dabā. Ja atnāk pārāk laba vai ārkārtēja atklāsme, tad neatmetiet to, kā kaut ko neiespējamu. Tieši otrādi, jo dīvaināka ir ideja, jo vairāk tā atbilst nākotnes notikumiem. Augstākajā līmenī tas ir arī jauni, radošie virzieni mākslā, izrāvieni tehnoloģijās, atklājumi zinātnē. Bet apakšējā līmenī, jeb diapazonā, tas ir laiks, kad tiek atmaskoti un atklāti dažādi noslēpumi un sazvērestības. Tomēr nepiekaliet skatienu apakšai. Kādēļ jums izskatīt mēslu detaļas? Neņemiet uzmanību uz to, kā mēsli ir izvietoti, kādas nianses tiem. Labāk tā vietā vēršat savu uzmanību un ņemiet nākotnes konceptus, jo tagad atveras iespējas pašiem spēcīgākajiem potenciāliem. Planēta dod jums tāda līmeņa enerģiju, kādu cilvēki nekad nav izjutuši. Šis periods nozīmē kvalitātes maiņu. Ja izmantosiet veco enerģiju, tā atkal un atkal precizēs jautājumu, ko es negribu. Tad iedodiet sev atbildi uz to un virzieties tālāk. Pieņemiet biežāk apskaidrības uzplaiksnījumus, tajos ir jūsu spēks un jūsu priecīgā nākotne. Un atcerieties, šie uzplaiksnījumi ir ļoti neparasti un pagaidām vēl maz pazīstami, tāpēc nenoraidiet tos fantastiskuma dēļ. Tieši otrādi, tā ir pareiza domas virziena pazīme. Šajā mēnesī aktīvi norit procesi, kas pastiprinās spriedzi planētas Zeme virskārtā. Tā ir Zemes garoza un 100 metru uz augšu atmosfēras slānis. Spriedze izpaudīsies bēgumos, atmosfēras spiediena izmaiņās un svārstībās Zemes garozā. Šie procesi ar loģiku nav paredzami. Tie nav izplānojami no fizikas pozīcijas, no reakciju pozīcijas, kuras izsako cilvēka loģiskais prāts. Piemēram, ja seismologi seko līdzi kaut kādiem pazemes grūdieniem un var loģiski pieņemt, kas notiks tālāk, tad tāda loģika vairs nedarbojas. Tagad ir vajadzīga nojauta un intuīcija. Aprīļa mēneša galvenais moto ir sevis vērošana. Vērojiet
kā jūs izturaties pret to, kas notiek jums apkārt. Mēneša beigās labs rezultāts ir nonākšana pie sevis analīzes stāvoklī ar jaunu atziņas variantu, kas tagad es esmu jaunajā telpā. Notiekošajos procesos cilvēkam personība kļūst mazāk kontrolējoša. Vairs nav tūlītēja automātiska reakcija un nav automātisks lēmums, kā uzvesties. Lēmums ir it kā mazliet izkliedēts, un tas sajūtas, kā lēmuma pieņemšana it kā jums palēninās, jeb bremzējas, un var padomāt, ka tas ir kaut kāds iestrēgšanas, stupora stāvoklis. Taču patiesībā tas ir apliecinājums cilvēka apzinātības pieaugumam. Pati apziņa vairāk kontrolēs jūsu izvēles procesu, bet personība stāvēs nedaudz zemāk uz lēmumu pieņemšanas hierarhijas pakāpiena. Šis process kādam sāksies agrāk, kādam vēlāk. Unisonā ar planētas Zeme attīrīšanās procesu notiks arī kosmiskās apzinātības jeb saprāta palielināšanās planētai Zeme. Tā būs sava veida planētas iekļaušana saprātīgākas būtnes līmenī. Un no tā katram cilvēkam būs zināma kopvibrācija ar cilvēka apziņas līmeni, ar šo saprātīgo būtni planētu Zeme. Proti, pēc būtības jums var atklāties kaut kādas spējas, un šīs spējas ir dabiskas, un šo spēju atklāšanās ir tieši atkarīga no apzināšanās līmeņa. Tāpēc cilvēkam vajadzētu saprast savas vibrācijas un savu apzināšanās līmeni, kur apzināšanās ir izsekošanas, pamanīšanas stāvoklis iekšējā līmenī. Proti, izpratne par savas rīcības cēloņiem un sakām ar noteiktu mērķi, kurš veda cilvēku pa viņa attīstības ceļu. Un lūk, šis apzināšanās līmenis palīdzēs un ietekmēs šo apskaidrības uzplaiksnījumu biežumu, kas novedīs pie spēju atklāšanās. Tāpēc sekojiet līdzi savai reakcijai un attieksmei pret apkārtējiem procesiem un izjūtiet savu iekšējo stāvokli. Kāpēc es esmu šeit? Ko man ar to darīt tālāk? Un tuvojoties aprīļa beigām, jums radīsies jauna izpratne par sevi. Notiekošos procesus cilvēki redz atšķirīgos, pozitīvos vai negatīvos toņos, un redzes leņķis ir atkarīgs no cilvēka apziņas līmeņa. Jo augstāk vibrē apziņa, jo daudzdimensionālāku ainu cilvēks var redzēt, kurā ir liels daudzums tendenču, pustoņu un jēgu. Marta beigās bija strauji vibrāciju pieaugums, kas atsevišķos brīžos sasniedza 200 Hz ionosfērā. Apziņas attīstīšana iet sarežģīti, solis uz priekšu, 2 atpakaļ, ar iegrimšanu neizstrādātā pagātnē, gan individuālajā, gan kolektīvajā. Izstrāde nozīmē ne tikai novecojošu zemfrekvences programmu pārcelšanu no zemapziņas dzīlēm
un to atlaišanu, bet arī piedošanas lūgšanu sev, kura vērsta uz augstāko apziņu. Lai apjaustu vērienīgos cilvēka attīstības mērķus, tiem vajag pielāgot apziņu un fizisko ķermeni. Tāda pielāgošana gandrīz vienmēr notiek sāpīgi, jo pirmkārt paredz atteikšanos no vecajiem uzskatiem un uztveres un uzvedības schēmām, un otrkārt, kas jau ir sarežģītāk, šo novecojošo paternu aizstāšanu ar citiem augstfrekvences paterniem. Tieši marta beigas deva iespēju domājošiem un jūtošiem cilvēkiem pāriet uz augstāku attīstības līmeni un nopurināt veco. Citiem vārdiem sakot, darīt visu iespējamo, lai piepildītu visus savus ķermeņus ar augstākajām enerģijām, kas veicina apziņas transformāciju. Aprīlī notiek jaudīgu enerģiju uztvere apzinātiem cilvēkiem. No vienas puses enerģētiskā spriedze būs kā spēks, kas notur cilvēku pastāvīgā gatavībā uzņemt jaunās enerģijas, dziedināt pagātnes programmas, kuras šīs enerģijas izceļ aktīvās apziņas sfērā, apziņā un transformēties. No otras puses, pielāgošanās augstfrekvences enerģijām notiks vieglāk nekā martā, pateicoties cilvēka paaugstinātai apzinātībai. Aprīlī iesaka meditēt uz savas enerģētiskās struktūras saglabāšanu no 2. līdz 5. dimensijai un uz savienojumu un saiknes nostiprināšanu ar dvēseles augstāko apziņu. Augstās frekvences var pastiprināt slodzi uz nervu, gramošanas un muskuļu sistēmām, ko der ņemt vērā. Iestarpināšu, ka zem video ir dažas saites uz meditācijām krievu valodā, ko var šeit izmantot. Aprīlī ir 87 spriedzes mezgli, no kuriem 65 ir aprīļa 1. nedēļā. Tātad uz doto brīdi 8. aprīli tie jau ir aiz muguras. Palikuši vien 22, kur līdz 15. aprīlim būs 14, un tad pēc 19. aprīļa atlikušie 8 spriedzes mezgli. Pēc 10. aprīļa sāksies process, tas ir atjaunotās cilvēka apziņas miedarbība ar zemes apziņu. Jau iepriekš 2 reizes teicu par zemes enerģiju svarīgumu aprīlī. Turklāt, abi apziņas subjekti uzstāsies kā vienlīdzīgi partneri, kuri iet vienā virzienā. Cilvēks, kā iecerēts, sāks apzināties savu sūtību uz planētas kopumā, kā arī konkrētāk izprast sava pašreizējā iemiesojuma augstāko plānu. Pēc 19. aprīļa enerģijas nostiprinās sasniegto un turpinās izlīdzināšanās tendenci. Šeit var un vajag meditēt par izlīdzināšanu ar planetārajām frekvencēm. Vēlreiz iestarpināšu, ka zem video apakšā ir saites uz 3 meditācijām no metasintēzes krievu valodā. Mēneša beigās varēsiet ievērojami pacelt savu enerģētisko ķermeņu un fiziskā ķermeņa frekvenču diapazonu. Aprīļa 1. nedēļā
pie diezgan spēcīgās enerģētiskās spriedzes ir ieteicams vairāk būt mierā un nedarboties ar iekšējās pasaules sakārtošanu, celt vibrācijas, dziedināt pagātnes programmas un iztikt, jeb neveikt nekādas spontānas darbības. Saglabājiet savu iekšējo kodolu un savu patieso būtību. Laiku pa laikam ielūkojoties tuvākajā nākotnē un formulējot īstermiņa mērķus. Aprīļa vidū jau varat mēģināt sajust notikumu vēja virzienu. Savukārt aprīļa beigās pārejiet pie pārdomātas rīcības, ko pārbaudiet ar intuīciju un loģiku. Taču masu apziņas cilvēkiem ies diezgan sarežģīti. Tāpēc esiet pret viņiem žēlsirdīgi un pacietīgi, taču saprotiet, ka viņu liktenis ir viņu pašu negodprātīgās rīcības sekas. Palīdziet tikai tiem, kas ir gatavi palīdzēt paši sev. Notiek arī tāds process, ko var aprakstīt šādi. Augstākais radošais impulss, tad esība, tad aktīvā izpausme, tad sintēze ar augstāko gribu augstākajā plānā, tad sākotnējā atjaunošana. Un ūdensvīra laikmetā šis process var izpausties saspiestā veidā viena atsevišķa cilvēka iemiesojuma periodā, kurš spēj izdziedināt visus iepriekšējo inkarnāciju kropļojumus, uzņemot augstās enerģijas un saplūstot ar dvēseles uzdevumu, izpildīt visu, kas vajadzīgs, atrodoties fiziskajā ķermenī un blīvajā pasaulē, un atgriezties pie sevis sākotnējā. Aprīlī arī apzinātie cilvēki iziet cauri dziļai attīrīšanai ar saviem sarežģījumiem. Sevi apzinošs cilvēks kļūst par aktīvu notiekošo procesu dalībnieku gan sevī, gan ārpusē. Tāds cilvēks ir spējīgs izpaust savas attīstības iekšējās vajadzības piedāvātajos apstākļos, pilnībā izprotot savas rīcības vietu, laiku un rezultātus. Šāds cilvēks savu iekšējo uguni izmanto intuitīvi, precīzi un saudzīgi. Savas dzīves līnijas attīrīšanai, mīlestībā un uzticībā sev un tiem, kuri virzās tajā pašā virzienā, apziņas lielās evolūcijas un cilvēces pārveidošanas virzienā. Tagad paskatīšos arī debesīs. Arī zvaigznes saka, ka mēnesis būs intensīvs. Ļoti intensīvas enerģijas. Un 2. aprīlī Merkurs paliek retrogrāds, tāpēc Merkura lietas ieiet rutīnas fāzē. Bez steigas, pārskatīt, pārvērtēt, padomāt par plāniem, bet bez jaunām rīcībām. Plutona ietekmē liktenis vilks un stums aprīļa mēnesī. Tāpēc labāk turēt degunu pa vējam, pa kosmiskajam vējam. Jā, intuīciju vajadzēs.
Arī Jupiters un Urāns papildus Plutonam dos attīstības, izaugsmes uz augšu un globālo pārmaiņu enerģijas. Domāt par jaunām idejām, bet pie retrogrāda Merkūra vēl neuzsākt. Turpināt tikai to, ko jau uzsākāt martā. Dabas enerģijas ir svarīgas. Šī ir 4. reize, kad tiek uzsvērtas tieši Zemes enerģijas aprīļa mēnesī. Akurāti turpiniet martā iesākto retrogrādā Merkūra laikā. Ir ļoti liela intensitāte aprīlī, ar kuru jāmāk tikt galā. Tāpēc ieviesiet vairāk aktivitāti, fizisko aktivitāti. Mēnesis ir intensīvs arī emocionāli. Nepacietība, aktivitāte, impulsivitāte, kategoriska asa un strauja reakcija uz notiekošo. Negrib gaidīt, negrib paciesties. Dažreiz sajūtas uzreiz pārved rīcībā. Esiet uzmanīgi. Tas, kas notiks aprīlī, atstās lielas pēdas un ietekmi nākotnē. 8. aprīlī jauns mēnesis un pilns saules aptumsums. Tā kā piedalās arī Hirons šajā procesā, tad tā ir liela dziedinoša enerģija. Jā, reizēm saka, ka tas ir gadsimta aptumsums, jo tas ir īpaši spēcīgs. Taču, kā jau iepriekš minēju, uz to var skatīties pozitīvi un negatīvi, atkarībā no apziņas līmeņa. Tāpēc labāk skatīties uz to kā uz lielu dziedinošas enerģijas devu, kura var pacelt no zemapziņas dzīlēm to, kas vēl jāizstrādā, to, kas vēl jāizdziedina. Jā, tas var nebūt viegli, bet uz to var skatīties ar pateicību, un lai arī cik grūti nebūtu, izprocesēt vajadzīgos procesus. Arī mēneša beigās iniciatīvas būs ar tālajošām un ilgstošām sekām. Plutona ietekmē arī mēneša beigas vēl intensīvākas un ietekmēs gan emocijas, gan darbību, gan attiecības, gan veselību. Intensīvs mēnesis gan darbā, gan rutīnā, gan attiecībās, gan radošajā sfērā, gan sabiedriskajās lietās. aprīlī Jupiters kopā ar Urānu satiekas Versii, un tāda enerģija ir reizi 80 gados. Unikāla pārpilnības enerģija. Apzināti iezemējiet to. 24. aprīlī pilnmēnesis Skorpionā, kurā arī piedalās Plutons. Varētu teikt,
kas skarbs pilnmēnesis, kas visu izgaismos. 25. aprīlī Merkūrs jau paliek direkts, vēl 26. Merkūra statiskais periods, un tad jau lēnām var sākt kustēties. 29. un 30. aprīlī var startēt aktīvi, ja ir impulss, ko uzsākt. Pirkumi labāk nav ieteicami Merkūra retrogrāda periodā. Savukārt no veselības sāsināsies hroniskās kaitas. Uzmanību var pievērst traumatismam, sirds asinsvadu sistēmai, hormonālajai sistēmai, vairoga dziedzerim, nervu sistēmai un to pāruzbudinātībai. Jā, intensīvo enerģiju dēļ mēnesis var nebūt viegls. Dažādie notikumi var ietekmēt dažādi. Esmu jau vairākas reizes iepriekš teikusi un atkārtošu, ja redzat to, kas jums nākotnē nav pieņemams vai ko jūs negribat, atceraties pie sevis skaļi pateikt: aizliedzu, nē, stop, veto. Vai uzrakstiet to attiecībā uz izteikto, redzēto, kas nav jums pieņemams un kas nav vēlams jūsu realitātē. Tāpat mācieties skatīties uz negatīvo, bez šausmināšanās un nosodījuma par to, bez emocionālas iesaistes, jeb bez emocionalizēšanas. Cenšaties uzreiz atcerēties, ka jebkāda veida negatīvie izteikumi ir tikai piedāvājums. Tāpēc, ja to noraidat ar aizliedzu, nē, stop un veto, tad piedāvātājiem ir skaidrs, ka tam nav jūsu piekrišanas. Bet ja vienkārši klusējat, tad tas tiek uztverts kā piekrišana viņu piedāvājumam, kuru tie var realizēt. Kā atļauja realizēt to, ko ir izteikuši viņi. Tāpēc izsakiet arī savu viedokli un nostāju. Tas ir svarīgi. Tāpēc nav attaisnojams tas, ka cilvēki saka, bet ko tad es tur varu darīt? Vari. Kaut vai skaļi pie sevis izteikt savu viedokli. Jā. Kopumā aprīlis ir likteni pagriezošs mēnesis. Uz planētas Zeme nāk milzīgas enerģijas. Aprīlī transformējamies un pagriežam savu dzīves kuģi pārpilnības un gaismas virzienā. Priekšā vienmēr ir gaisma. Meklējiet to un ejiet uz to. Tāpēc es novēlu transformējošu
mierīgu un dziedinošu mums visiem aprīļa mēnesi. Pateicos!